Ak, eglīte, cik skaista tu gan esi, mīļus, sirsnīgus un dziesmām pieskandinātus Ziemassvētkus. Ziemassvētkos novēlu rast mieru un klusumu savā sirdī un vairāk laiku pavadīt ar tiem, kas sirdī tuvi un mīļi. Šajā Ziemassvētku un saulgriežu laikā es novēlu katram jums mieru. Mieru katrā mājā, katrā ģimenē, katrā kolektīvā. Lai miers virs zemes, lai mums visiem labs prāts. Nākamais gads mums ir pilns ar jauniem piedzīvojumiem, sasniegumiem, bet pāri visam, lai ir mīlestība. Lai pagaist visas raizes un dot vītu sirds mīram, lai izdod viss tas, ko labu mēs citiem vēlējam. Es šeit Ziemassvētkos novēlēšu tikai vienu, mums visiem mieru. Tas, man liekas, ir šajā brīdī visdārgākais, vissvarīgākais. Un aizdomāsimies par to un darīsim visu, lai šis pasaules būtu miers. No tīrā un klusā Ziemassvētku sniegu, baltākas domas un lūkšanas tiek. Lai visām jūsu vēlmēm, idejām un sapņiem nākamgad pietiek drosmes tos arī realizēt. Ziemassvētku zvaigzde, lai virs visiem mirdz. Miers, lai ir virs zemes, miers iekš katras sirds. Lai miers vienmēr jūsu mājās un apkārt dzīvību, kas rada prieku. Šo laiku gadā bieži vien sauc par gada tumšāko laiku, jo dienas ir visīsākās un naktis ir visgarākās. Bet te ir vērts padomāt, kas īsti ir tumsa. Tumsa pati par sevi kā tāda nepastāv. Tumsa ir tikai gaismas iztrūkums. Tāpēc nākamajā gadā, un arī kontekstā ar šiem Ziemassvētkiem, es jums katram novēlu ar savu rīcību, ar savu stāju un savu attieksmi radīt vairāk gaismas saviem tuvākajiem un vairāk gaismas kopā mūsu Latvijai. Ziemassvētki ir tradīcija laiks, Ziemassvētki ir ģimenes laiks, tāpēc novēlu visiem tiešām foršus, siltus Ziemassvētkus un pavadīt tos kopā ar ģimeni. Svinēsim dienu, kas sauli kā zvanu, saulgriežos augstāk pie debesīm vilks. Ziemassvētku laikā sadosimies rokās, saslēgsim sirds un domāsim gaišas domas.